gada ir normas un ir praktiski visa Eiropa, visa šitā Amerika, visur ir likumi par radiāciju. Kādu radiāciju mēra? Mēra gravitāciju un mēra radona gāze, kurš ir alfa radiācijas avots. Alfa radiācija un radons tas nav viens un tas pats, vienkārši radons izdala alfa, sabrukot, izdala alfa radiāciju. Šeit jūs redzat gamma radiācijas kārtē, ļoti liela teritorija, atstarpe starp punktiem 20 metri. Tā jūs varat apmēram redzēt, cik liela teritorija. Tā ir Jelgava. Jelgavas rajons, kurš domā būvēties, plānoja būvēties, un vajadzēja noskaidrot, vai gamma radiācija tur ir normāla. Kāda norma gamma radiācija? Gamma radiācija, viņa veido tādu radiācijas fonu, un katram valstīm ir sava fons. Mūsu valstīm šis fons neceļas augstāk par 30 mikrorentgen stundā. Ja mums ir līdz 30, mums viss kārtībā, mums nav problēmas. Šeit mēs redzam uz šīs kartes tikai 14. Pats tumšākais karte ir raiba, bet maksimums ir 14. Tas nozīmē, ka gamma radiācija šeit ir normas robežas, bet gadas dažreiz ir 600–800 gamma radiācija. Ko tas nozīmē? Zeme to dot nevar. No kurienes tas radas? Tas nozīmē, ka vai armija, vai ārsti, vai kas tur vēl trešais. Tātad mediķi, medicīna aizmirs kaut kādu konteineriņu, tīšām vai netīšām, ja? Un viņš staro, tas ir antropogēnais starojums, tehnogēnais starojums. Tādu konteineriņu jāatrod, jāizved baldone un jāatbrīvo teritoriju no nevajadzīgām problēmām. Tas ir gamma starojuma kārta, bet pārbaudīt vienalga ir vajag, tāpēc, ka tādas vietas var būt. Šeit ir alfa radiācijas, faktiski radona gāzes karte, kāda intensitāte radona gāzes izplūduma katra teritorija. Atkal tas pats rūtojums, bet mēs redzam, ka šeit ir norma ir radona satura tilpuma aktivitāte 1 kubikmetra gaisa ir līdz 500 000 bekereļu uz kubikmetra. Mums ir, kā jūs redzat, daudz vairāk. Tātad vajag šeit padomāt par radona aizsardzību. Tāda lieta saistīta ar kristālisku pamatklītēju. Kristāliskais pamatklītējs ir magnetiskas starojuma avots. Mēs redzam tādu Latviju raibu un pa vidu sevišķi daudz zilo plankumu. Kas tas ir par zilo plankumu? Tas ir magnetiskas, tas ir dzels rūdas faktiski, ja? Mums ir divas rūdu veidi, bet tas ir magnetiskas rūdas. Tātad, kas dod magnetisku starojumu? Dzels rūdas un granīti. Un tas ir izskatīt. Kāpēc Latvijai izveidojas šī zona? Šeit jūs redzat Vietreņikava vienas kartes fragments, kur ir parādīts, ka šeit atcerēties, kad bija tas lūzums, un kad daļa no Latvijai aizgāja, bija faktiski pie Amerikas, daļa palika pie Azijas. Tātad šeit izveidojas pa vidu
Dižais Latvijas oķeāns, un pēc kāda laika tās abas daļas sāk atkal iet vien otrai pretī. Sanakt kopā. Un tad tajā zona jau bija Garoza laužas, un izveidojas vesela ķēde ar vulkaniskam salam. Tādu zonu sauc salu loks. Tur, kur slēdzas oķeāns, veidojas salu loks. Un jūs redzat visi tie vulkāni, katrs vulkāns novarēts, viņam ir sava nosaukumu. Rojanas, šitais Dikļu, Braslas, Olenes un tā tālāk. Tātad ļoti daudz bija vulkāni, un kad viņi izvirzas, apkārt izveidojas dzels rudu krājumi. Tātad ar to arī jārēķinās. Magnetiskais starojums spēcīgi iedarbojas uz veselību. Ja mums atļaus turpināt lekcijas, varbūt ne šogad, bet nākošgad, mēs varam arī paņemt starojumi, varam paskatīties, kā iedarbojas uz veselību magnetiskais starojums, gravitācijas starojums, radiācijas starojums atsevišķi. Es tikai varu pateikt, ka magnetiskais starojums ir ļoti daudz, ļoti spēcīgi ietekmē uz organismu. Tā ir trombi, veido, kas saka, aritmiju, insulti, infarkti, tātad anomālijas. Tur, kur nav anomālijas, mums viss labi. Bez magnetiska lauka mēs vispār dzīvot nevaram. Bet minimumi un maksimumi cilvēks nevar izturēt. Gravitācija lauks. Mēs redzam, un gravitācijas starojums arī dod kristaliskais pamatklintais. Atkarīgi no tā, cik viņš ir blīvs, cik viņš ir bez kādā konkrēta vieta un kā uzvedas mantija. Ja mantija ir plūsmas augšējošas un viņi bīd to garozu uz augšu, tad mums veidojas pozitīvi gravitācijas lauki, tie dzelteni oranžīgi. Vot vulkānus arī mantija visu laiku grib līst ārā, un vulkāni, tāpēc viņam apkārt vienmēr ir pozitīva gravitācija. Un cilvēkus no tur nevar iziet. Kaut bīstami var sprāgt tas vulkāns, bet tur tik labi. Tur tik laba gravitācija, ka nevar izturēt, un vienalga cilvēki lien kā pie medu pie tā vulkāna. Tātad, vot šita pozitīva gravitācija, tas ir fantastiska lieta. Un tas nozīmē, ka mantija tur bīd mums uz augšu. A tur, kur zaļais, tur iznāk tāda lieta. Mantija un garoza. Mantija attiet un garoza krīt aiz tas mantijas. Un ne uzreiz tā iznāk, protams, iznāk tādi tūkšumi. Un tie tūkšumi parasti piepildas ar gāzi. Vot visas gāzes iegušanas rajoni, Uringoja varbūt jūs dzirdējat, ja, un pie Kipra ir tādi visur, kur ir gāzes šitas iegušana, tur ir krīt mantija. Krīt mantija, krīt garoza. Tātad braucam tālāk. Tātad starojumu intensitāte atkarīga no kā no jaudas, tā arī no tā, cik biez ir nogulumu, cik bieza ir nogulumu ježu sēdē. Šeit es vēl vienreiz jums parādīšu, kā veidojas nogulumu ježu sēdē. Izveidojas pasaules oķeāns. Oķeāna uzreiz parādās dzīve. Organismi mīl viens otru, veido ģimenes, dzemdē bērnus, pēc tam nomir un nokrīt. Un
organisms pēc organisma, organisms pēc organisma, un iznāk slāņi nogulumu, ježu slāņi. Jūs sapratat, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tur, kur daudz zemes, tur, kur tā nogulumu kārta milzīga, tur labi dzīvojas. Visi organismi, mazi, lieli, kādi viņi tikai bija, viņi ar savu eksistenci rāda šeit ir labi. Dzīvo šeit. Šeit tev garantēta pēcnācība. Kur mums biezais slānis? Jūs redzēsiet drusku tālāk. Tātad šeit mēs redzam, ka nogulumu ježu slāni sāk klāt kristalisku pamatklintēju. Un tagad kristaliskais pamatklintējs. Viņš šeit diezgan tāds drumšs, šeit ir labāk viņš izskatās. Es varu, kur jūs labāk redzat, šeit vai šeit? Šeit, ja? Nu tad šeit ir 3 informācijas. Kādas informācijas mēs šeit varam dabūt no šīs kartes? Ļoti svarīga karte, kristaliska pamatklintē. Pirmkārt, krāsas. Jo gaišāk krāsa, jo dziļāk kristaliskais pamatklintējs. Dziļāk un biezāk nogulumu ježu sēga. Šeit mums sēga līdz 2,1 kilometrs. Ļoti liela maksimāla šeit. Un tālāk tā sēga ceļas uz augšu un uz to pusē. Un tālāk sēklāk. Un vissēklākā sēga ir tur, kur tumšas krāsas. Tumšas. Šeit ir ap 250 metri. 250 metri tikai. Tas ir viena. Pie tam vēl ir tādi stratoizagipsi, tādas līnijas, kuras rāda, cik bieza sēga katra konkrēta zona. Es drusci vēl parādīšu, kā sadalās cilvēku paudzes atjaunošanas spēja pie katra biezuma. Tagad otrā informācija ir lūzumi. Jūs redzat vairākas tādas stripas. Ir melna stripa, sarkanas stripas tādas ir, ja? Visas šīs stripas, tas ir lūzumi. Kristaliskais pamatklintējs sadalīts uz blokiem, uz lieliem, uz maziem. Un liela atšķirība, kāda bloka tur dzīvo. Tāpēc, ka no katras spraugas ceļas visas zemes ietekmes, un tie stārojumi, un tie aerozoli, un ūdeņi, un, kā saka, fluīdi. Tātad viss tas nāk augšā. Un ietekme uz tevis. Ja maziņš blociņš, tad viņš tevi sedz. Ja liels bloks, tad nedaudz tu dabūja, ar tālāk tu nedabūja. Ja? Tātad pārmērīga tāda ietekme diezgan bīstama, bet izlaicīgi viņa vēlama tur, kur mazi bloki parasti veido kurorti. Lai ātri atbraukt, saņem daudz enerģijas, it kā dopings tāds saņem un aiziet tālāk strādāt. Bet dzīvot vajag uz lieliem blokiem. Lieli bloki garantē tev ilgstošo veselību. Trešā informācija šeit ir tā saucamas lokālās struktūras. Galīgi nav redzams šeit. Ir tādi apļi, bet jūs nevarat redzēt, es pat nevaru redzēt.
Ir atsevišķi tādas zonas, lokālas struktūras, un šeit viņiem parādīti varbūt tādi apli. Tas ir vietas, kur mantija gribēja izprausties caur garozu un iziet ārā, bet mums taču vairs ne garozi, viņa to nevar izdarīt. Bet ko mantija izdarīja? Viņa iztaisīja tādas, kupoli tādi. Un tur, kur kupoli, kas notika? Mantija grib tikt ārā. Un tais veidojas kupols un visa zeme plaisa. Tātad šeit ir daudz plaisas. Uz kupoliem dzīvot nevajag. Tāpēc, ka šeit ir ļoti liels starvības. Kupoli satur parasti kaut kādas dārgas lietas, metāli. Viņas vēl jau zināmas, kur viņi ir, tie kupoli, bet kas tur iekšā, vēl nav izpētīts. Vajag attīstīt tālāk geoloģiju, lai būtu iespēja to uzzināt. Vispār Latvija ļoti bagāta zeme, un viņi daudz kas ir. Jūs dzirdēt droši vien, kā Kanāda pie mums atbrauca, pēc nīkeļa interesējas. Un ne tikai nīkels. Izraels interesējas par mūsu dimantiem un tā tālāk. Šeit ir viena tāda primitīva schēma par griezums. Ja mēs paņemsim tādā veidā, sagriezīsim Latviju ar vertikālo plakni, mēs dabūsim apmēram tādu schēmiņu, ka pie Baltijas jūras mums ir ļoti tāda liela kuka, garšīga, vairāk slāņus, tur pie Igaunijas un Krievijas pavisam plāna. Un šeit jūs redzat tāds sadalījums uz 3 daļām. Ja zem jūsu pēda ir kilometrs un vairāk, jums garantēta paudzes atjaunošana. Turpat paplašinātu paudzes. Šeit būs obligāti bērni. Ja jums ir šis posms no kilometra līdz puskilometra, jums arī garantēta paudzes atjaunošana, bet vienkārši tik, kas saka, piedzims, tik nomirs. Bet ja jums ir no puskilometra un mazāk, tad būs sašaurināta paudzes atjaunošana. No ādas ārā nekas vairs neiznāks. Starojumi nedos tev to, ko vajag. Tātad vaislas dzīvnieki visproduktīvāki, visbrīnišķīgāki veidojas šeit. Ilgstoši viņi dod pēcnācējus. Šeit daudz cilvēka veidojas. Nepavēlti Latvijas tauta ir teiciens, kurzemīti manu mati. Tiešām viņa dod cilvēkus. Tas ir viņa galvenais, kas profesija dod cilvēkus, ražu tautu. Tagad vēl ko šeit mēs varam redzēt. Tas ir kristaliskais pamatklītais, protams, viņš šeit nebeidzas, viņš iet 75 kilometri. Šeit vēl viena īpatnība. Mēs redzam proterazoja slāni. Proterazoja slāni ir zem austrumu daļas Latvijas, šī daļa uz Kurzemes pusē. Faktiski tur proterazoja slāņu nav. Proterazoja slānis arī darbojas kā ekrāns, kaut viņš arī radioaktīvs, bet viņš daudz mazāk radioaktīvs nekā kristalisties pamatklītis. Jā, to es aizmirsu jums pateikt. Es aizmirsu jums pateikt. Uzdošu jautājums. Kāpēc kristaliskais pamatklītis ir radioaktīvs? Kāpēc viņš dod to radiāciju? Ir tāda geoloģijas nozare, saucas radiogeoloģija, kura pēta tikai radiāciju.
Un ko radiogeoloģija saka? Kad Zemes iekšā radiācijas nav. Radiācija visa ir divas vietas. Astenosfēra, tas ir mantija, augšējā mantija, un ir kristaliska pamatklintē. Kāpēc? Ir centra beidzes šitais spēki, centra beidzes. Zeme griežas, ja? Tātad, vot es griežu šo auklu, gala atradas viens dzels gabaliņš. Kā jūs domājat, kad viņš atrausies ātrāk? Ja viņš būs viegls vai ja viņš būs smags? Smags. Pareizi, smags. Tātad centrobēdzes spēki sadala visi elementi pēc smaguma. Un kad griežas Zeme, vissmagais lido uz periferiju. Pēc iespējas tālāk. A kas mums vissmagākais Mendeļejeva tabula? Vissmagākais ir radioaktīvas vielas, sākot no 86. numura, kuru aizņem radons, un tālāk līdz urānam 238, torijam un tā tālāk. Tātad visa radiācijas manta ir kristaliska. Un ko viņa tur dara? Viņa sabruk nepārtraukti. Un 4,7 miljārdi gadu sabruk urāns. Ja? Un tad galā viņš veido to radioaktīvo radonu, kurš par 26 dienām arī sabruk un, kā saka, iznāk ārā. Tātad, pateicoties šī centra beidzes likumam, kristaliskais ir pilns ar radionuklīdiem. Un jo dziļāk, jo vairāk. Šeit ir tabula, kura rāda. Tas ir dažādas teritorijas apsekotas, bet ko mēs redzam? Vot šī grupā, attālums no Zemes līdz kristaliskā pamatklintējiem virsmai. 700, 400, 500, 300, ja? Ko mēs varam gaidīt? Kādu iedzīvotāju dabisko pieaugumu? 0,3, 3,8, 1,1, 4,7. Tātad pavisam tādu švakiņu, ja? Paudzes atjaunošana ļoti maza. Bet ja mēs jau esam, zem segumā no 700 līdz kilometram, mēs jau varam sasniegt 6 cilvēkus uz 1000 iedzīvotāju, 12. Tas jau ir paplašināta paudzes atjaunošana. Un ja vairāk kilometru, tad tur nav ko runa. Tur jau cilvēki garantēti, obligāti. Tātad nogulumu Ježu sega ir milzīga bagātība, ko mūsu valstīm ir. Tur, kur ir sega, ir cilvēki. Nav segas, cilvēku nebūs. Var tikai aizņemties no kaimiņiem. Šeit ir mūsu griezums, oficiāls tāds. Jūs redzat, kā izskatās griezums AB tas, un kā izskatās Vidzemes Latgales griezums CD šitais. Tā ir viss vieta pie Valmieras, kur kristaliskais pamatklītais vistur Latvija pienāca pie zemes virsmas. Un šo vietu saucas Valmieras pleška. Jūs redzat skaistu ainavu. Tas ir ainava
kur kristaliskais pamatklintais sekts. Auguri, meži, ļoti, kā saka, tāda mīlīga, patikama Latvijas ainava. Bet cilvēks, ja viņam kaut kas ir vērtīgs, viņš kaut kā neprot to cienīt, vērtīt, ja? Kamēr viņš neieraudzīs kaut ko slikto, daudz sliktāku, un tā, nekā viņam ir. Un, lai jūs saprastu, izjustu visu šo priekšrocību, es gribu jums pastāstīt drusci, kā dzīvot, ja nav segas. Ja nav tās segas, kur veidojas ūdens, ir zemes, kuri nezin, kas ir pazemes ūdens. Viņam ir tikai tas, kas no debesiem pieliesies, tādas dobīties, tas ir. Mums ir pazemes ūdens, un kāds tikai grib ir, un saldēs, un minerālis, un termālis, mēs par to runājam. Tātad apskatīsim, kā izskatās nesekta zeme. Tas ir ziemeļi Lielbritānijas, kā izskatās klintāji, kā izskatās Norvēģija, akmeņi vieni, bazalti. Kā piemērs varam paskatīties uz Zviedriju. Viņa zeltana šeit parādīta. Zviedrija 7 reiz ielika par Latviju. Zviedrija ļoti daudz klinšaino salu. Šeit ir kļūda ne 25, bet 25 tūkstoši klinšaino salu. Stolbols stāv uz 15 salām. Ja ir vēlēšanas iegādāties salu, Zviedrija to ļauj, var nopirkt. Uz 100 gadiem, ne pavisam, bet uz 100 gadiem var nopirkt. Zviedrija nav sekta, un līdz ar to visi derīgi izraktiņi pilnīgi var ņemt no augšas, ja? Un ir ļoti daudz svarīgi metālu, vārš, svins, sudrabs, zelts, arsens, cinks, nafta, urāns. Viņi bagāti kā karaļi, ja? Un pateicoties savu bagātībai, viņi var pieaicināt pie sevis cilvēkus, dabūt cilvēkus. Kaut Zviedrija, tāpat kā Somija, tāpat kā Norvēģija, viņa nav spējīga dzemdēt. Dzemdē tikai tie, kuri atbrauc tur. Nogulumu iežu seguma trūkums. Ko dod? Atņem veselību. Cilvēki slimi, cilvēki drūmi, tādi ļoti daudz neadekvātu cilvēku. Ja jūs saslimat, jūs sakat, es eju uz slimnīcu, ārstēties. Kā saka Zviedri, es eju paārstēt nervu sistēmu. Tāpēc, ka tas ir viennozīmīgi, ka nervu sistēma viņi nedarbojas. Ļoti ātri, apmēram ap 30 vīrieši jau nav spējīgi neko izdarīt praktiku. Sievietes to pašu nevar dzemdēt. Man tagad pie mani ciemojas viena dama no Norvēģijas. Viņa paspēja Latvijā dzemdēt 2 meitenes. Un pēc tam tās meitenes beidza universitāti, valodu un aizbrauca strādāt Zviedrijā. Un laulības biroja, tāpēc, ka sievietes nav. Sievietes nav. Visā laika jādomā, kur dabūt sievietes. Un tās viena meitene, kas saka, dabūja vīru, mātei, visam savu draudzeniem, visam savu pazīstamiem tā tā. Bet abas 2 meitenes dzīvojot Norvēģijā, bērnu nav. Un ko tikai darīt, nevar neko izdarīt.
vēl tās vikingiem, vai par šito pastāstīsim par humoru, tas ir baigais humors. Es, kad biju ekskursija Stokholmā, gids stāstiem, pienācam, ka tādas bedres, tādas apaļas, un skulptura bija tāda no bronzas. Un viņš saka, skulpturu sauc humors. Nekas humoristiskais mēs tur neredzējam. Un pastāst, ka tagad ap skulptoru ir žodziņš, bet agrāk žodziņa nebija. Kad gāju tās ceļiņš, ja, kad diena, tad tu redzi, ka bedre. Un tu apēj viņu. Kad nakts, tu vari iegrimt. Un ja tu iegrimtīsi un lauzisi kājas rokas, tas ir ļoti smieklīgi. Un visi smējas. Tādu humoru mēs nesapratīsim nekādu. Mēs nesapratīsim arī tādu pasaules uztvere, kā bija vikingiem. Vikingi domā par pasauli kā par vienu bezgalīgo nakti. Drausmīgo bezgalīgo nakti, melnu. Un tajā naktī ir tikai viena gaiša vieta. Koku māja ar apgaismota, apsildīta ar meitenēm, ar alu. Un dzīvē viņas tādas priekšā kā putniņu, kurš lido no tā bezgalīgas nakts, ielido tajā silta māja, padzer alu, pamīļo meitenes, padzīvo un pēc tam nomir un atkal aiziet uz to bezgalīgu nakti. Nevienam latvietim tādas lietas drūmas nestātas, tāpēc mums mūsu zemes krāsas, mēs nesiem zāļu, mēs nesiem pēleku, mēs nesiem sinepes krāsu, bet kādas krāsas tur valda? Melnais, pēlekais un balts. Šīs trīs krāsas. Drūma tāda zeme. Starp citu, vikingi, kad viņam bija ļoti tāds stingrs, viņi bija ļoti stingri pie sevis un nežēlīgi pret sevis un pret citiem. Nežēlīgi iznīcināja savu ienaidniekus un sevišķi, ja citā ticība bija. Tos iznīcināja milzīgi. Un ja viņam nedrīkstēja nomirt savu gultā, tas nepieklājīgi. Jāmirst tikai kalnā. Un kad viņš mirst, tad vajag nogalināt arī sievu, lai viņam nebūtu garlaicīgi. Tādas parādības bija. Bet no otras puses viņa bija ļoti gudri, tie vikingi. Viņi, kad visa Eiropa vēl bija netīra un tāda nemazgā,